Mēs visi saprotam, ka lai cik mēs nebūtu arī motivēti karavīri, mēs tomēr visi gribam dzīvot. Un ik pa laikam mēs gribam paēst, augstā laikā sasildīties, tāpēc mums nepieciešama kaut kāda telpa, kurā uzturēties. Un normālos apstākļos visi vienmēr viņu būvē iedziļinātu zemē. Jo tādā veidā faktiski tas ir tā kā tranšēs turpinājums, un mēs esam tātad kaut kādā drošībā. Bet ja mēs šeit purvā izraktu čestūrainu bedri, tas būtu čestūrais dīķis. Nekādā veidā tas mums nepalīdz izdzīvošanai. Tāpēc mēs šīs konstrukcijas būvējam virs zemes, un lai pretinieku raidītie šāviņi, kuri svaidzi šķembas visām pusēm nelidot cauri, mēs viņus abaram ar biezu zemes kārtu. Vislētāko izolācijas kārtu. Šīs izolācijas kārtas cena ir lāpsta, cik enerģijas prasa izrakt zemi, uzsviest uz maliņas. Artilērijas šāviņš, protams, lielākais risks, ka viņš var trāpīt pa jumtu. Un šī problēma ir tāda, ka mums ir jāsaprot, ka ir ļoti dažādi artilērijas kalibri, dažādi izmēri šāviņi. Un pirmā pasaules kara laika standarta risinājums ir 3 baļķu kārtas, katra nākošā ir jāliek perpendikulāri. Tas ir minimālā aizsardzība, lai tu izdzīvot. Tas, kas mums ir jāsaprot, pretinieks var pievilkt citu artilēriju, kas ir lielāka kalibra, un tad mūsu jumts ir jāuztais stipri biezāk. Mums vienmēr ir jābūt lietas kursā, ar ko šaus pretinieks, un ir jāpielāgojas.